Daba pakļaujas instinktiem, bet cilvēks negausīgam dzīvnieciņam, savam dabas dotajam egoismam. Bet pats briesmīgākais ir tas, ka šo dzīvnieciņu piebarot nav iespējams, un 20. gadsimts tam ir spilgts piemērs. Divdesmitais gadsimts strauji progresējošā egoisma gadsimts. Tā ir jaunā vispasaules Bābeles torņa celtniecības ēra. Vēsture neko nemāca. Pirms 5000 gadiem Babilonijā cilvēki paši savām rokām vēlējās uzcelt torni līdz debesīm, kļūt visu varoši, valdīt pār dabu, uzcelt paradīzes zemes virsū un būt laimīgi. Viņi paļāvās tikai uz savu roku spēku un saprātu. Egoisti būvēja torni līdz debesīm. Šajā entuziasmā viņi bija kopā. Līdz kādam laikam, kad viņi izpaudās kā egoisti. Tas bija pirmais egoisma lēciens. Viss beidzās ar sabrukumu, naidu. Zeme piepildījās kariem un ciešanām. Kad ik katrs pārstāja saprast otra valodu. Viss beidzās ar pilnīgu sašķelšanos. Tā pasaule sāka traukties uz sava egoisma virsotni, uz 20. gadsimtu. Un lūk, jau 20. gadsimtā sākās jaunā Bābeles torņa celtniecība. Egoisms pieprasīja jaunu piepildījumu. Un pasaule atkal jau kuro reizi kļūdījās. Tā atkal noticēja tam, ka var piepildīt egoismu un beidzot kļūt laimīgi. Mēs bijām vienkārši pārliecināti par to, cik jaukas bija mūsu cerības. Sākās kosmosa iekarošana. Es atminos to prieku, kad Krievi palaida pirmo kosmonautu. Amerikāņi spēra pirmo soli uz Mēnesi. Mēs strīdējāmies, vai ir dzīve uz Marsa. Mēs vēlējāmies ceļot visumā, un likās, ka tā jau ir realitāte. Mēs bijām vienkārši pārliecināti, ka zinātne mums palīdzēs cīnīties ar slimībām, kā mašīna strādās cilvēka vietā. Cilvēks vairāk lasīs, domās, atpūtīsies, darba nedēļa būs īsāka, vairāk laika veltīsim ģimenei. Mēs gaidījām, ka zinātniski tehniskais progress sakārtos mūsu dzīvi. Un ko mēs panācām? Cilvēks nestrādā mazāk, bet daudz vairāk. Viņš kļuvis par darba vergu lielos uzņēmumos, savā biznesā. Viņš kļuvis par naudas, varas, slavas, zinātnes sasniegumu vergu. Slimību skaits nav samazinājies, to ir kļuvis daudz vairāk. Planētas ekoloģija ir izmainījusies tik radikāli, ka pakāpeniski mūs visus noēd. Cilvēks ģimenē veltā arvien mazāk laika, un ģimene pakāpeniski sāk izjukt. Ja jūs man vaicāsiet, vai pirmatnējais cilvēks bija laimīgāks par mums, es atbildēšu. Bija.
Mums visapkārt valda līdzsvara likums. Harmonija. Pasaule ir vienota, savstarpēji saistīta ar dabu. Vai var dzīvot nesaskaņā ar šo likumu? Nevar. Un jo ātrāk mēs to sapratīsim, jo mazāk turpmāk cietīsim. Mūs koriģēs arvien stiprāk un stiprāk, līdz mēs sadzirdēsim un vēlēsimies kļūt laimīgi. Dzīvot pēc augstākā vienlīdzības likuma, brālībā, vienotībā, mīlestībā. Jūs varat iebilst, ka šādi mēģinājumi 20. gadsimtā jau ir bijuši. Nonākt pie vienlīdzības, brālības. Bez šīs idejas neviena revolūcija nav bijusi iespējama. Bez šīs tiekšanās pēc augstākā ideāla. Kas bija šie pirmie komunisti? Ideālisti, romantiķi, un viņi pieļāva daudz kļūdu. Krievija tikko bija izkļuvusi no feodālisma. Kurš tur domāja par egoismu attīstību? Gribēja vienlīdzīgi sadalīt īpašumu un viss. Atņemt bagātajiem un atdot nabagiem. Lai būtu taisnīgi. Bet egoisms taisnīguma nesaprot. Un nu jau ar varu grib pārtaisīt cilvēkus. Komunisma celtniecība Krievijā, Ķīnā, Korejā, Dienvidamerikā, kibuci Izrēlā. Tie visi ir mēģinājumi radīt taisnīgu sabiedrību, kuri nav vainagojušies panākumiem. Uz egoisma bāzes neko nevar uzbūvēt. Tas ir tikpat kā būvēt purvā. Purvs ievilks un iznīcinās. Tā tika sagrauta vēl viena ilūzija. Ar paša rokām uzbūvēta laimīga sabiedrība. Kāpēc? Tāpēc, ka mērķis bija nepareizs. Lai nebūtu bagāto, tas nav mērķis. Miers būdās, karš pilīs, tas nav mērķis. Pat vienādas iespējas visiem, tas nav mērķis. Mērķis ir izlabot egoismu, lai varētu dzīvot pēc mīlestības un atdeves likuma. Lūk, kas ir mērķis. Savienoties ar dabas likumu, kas valda visapkārt. Lūk, īstais mērķis. Cilvēce negāja pa šo ceļu un ir nonākusi strupceļā.